Ainava ir mums visapkārt. Tā vienlaicīgi ir arī mūsu dzīves telpa, kurā pavadām lielu daļu laika. Tāpēc svarīgi ir ainavu plānot, lai izveidotu labvēlīgus dzīves apstākļus. Gan piemājas teritorijā, gan arī pilsētā un reģionā. Ko varam darīt lokālā līmenī, lai veidotu veselīgu vidi un samazinātu CO2 emisiju? Māju un tās teritoriju ir svarīgi veidot saskaņā ar vietējiem dabas resursiem. Enerģiju, kas tiek izmantota, var taupīt pasīvi un aktīvi. Enerģijas patēriņu un CO2 emisiju varam samazināt sākot jau ar pareizu ēkas novietojumu teritorijā un pēc iespējas īsāku piebraucamo ceļu izveidi. Ja pieņemam, ka mājai klajā laukā ir 100% siltuma zudumi, tad vismazākie zudumi būs ēkai mežmalā dienvidu pusē. Pakalna siltās dienvidu nogāzes vidusdaļa būs vispiemērotākā ēkas novietnei. Pakalna augšā pūtīs stiprāks vējš, bet ielejā naktīs krāsies augstais gaiss. Līdz ar to vislabvēlīgākā mājas vieta ar mazākiem enerģijas zudumiem būs dienvidu nogāzē, koku aizvējā. Izvietojot ēku no vēja nepasargātā vietā, jārēķinās ar lielākiem siltuma zudumiem, jo vējš var siltumu izpūst. Ļoti vējainās vietās ieteicams būvēt zemākas ēkas. Ar apstādījumiem var aizsargāties no vējiem un uzlabot mikroklimatu. Latvijā nepatīkamākie ir ziemeļu un ziemeļrietumu vēji, tāpēc ieteicams šeit veidot blīvākus un mūža zaļus apstādījumus. Dienvidrietumu un dienvidaustrumu pusē var iestādīt lapu kokus, kas ziemā ļaus iespīdēt saulē telpās, bet karstajās vasaras dienās dos patīkamu noēnojumu. Dienvidu pusē vēlams atstāt tā saucamo saules kabatu. Labs mikroklimats nozīmē gaisa apmaiņu. Līdz ar to vējš nav jāaptur pavisam, bet gan jāsamazina tā stiprums, ko veic šķērslis ar spraugām vai apstādījumi. Dzīvžoga aizvēja pusē vēja ātrums var būt tikai 30% no sākotnējā. Koku un krūmu stādījumi samazina vēja ātrumu plašākā zonā. Ja vēlamies kādā vietā radīt aizvēja zonu, tad var izmantot blīvu sienu. Aizvēja zona atradīsies tieši aiz sienas. Siena noderēs arī, lai izvairītos no caurvējiem pagalmos. No vēja labi pasargā zemes uzbērumi valdošo vēju pusē. Izmantojot grunti uzbēruma izveidei, vienlaicīgi varam iegūt arī dīķi. Tā kā ūdens akumulē sevī saules siltumu dienā un naktī to atdod, tad dīķis teritorijā izlīdzina dienas un nakts gaisa temperatūru starpību, nodrošinot patīkamu mikroklimatu un samazinot salnu iespēju. Arī pašas ēkas forma, konstruktīvie risinājumi, būvniecībā izmantotie materiāli var samazināt vai tieši otrādi palielināt enerģijas zudumus no ēkas. Ieteicams plānot kompaktu ēku. Ēkas sienām, grīdām un jumtam jābūt ar siltumizolāciju, lai neļautu siltumam aizplūst no ēkas. Papildus var veidot zaļos jumtus un fasādes, kuriem ir vēl citas pozitīvas īpašības. Ēkas garākajai asī vajadzētu būt austrumu-rietumu virzienā, lai iegūtu vairāk enerģijas no saules. Galvenās telpas izvieto dienvidu pusē. Telpas, kas ir mazāk nozīmīgas, izvieto ziemeļu pusē, piemēram, saimniecības telpas. Nepareizi risināti un izbūvēti logi un durvis var būt vieni no siltuma zudumu avotiem. Lielākajai daļai logu vajadzētu atrasties dienvidu pusē. Tie varētu būt arī izmēros lielāki nekā ziemeļu puses logi. Tomēr vasarās dienvidu puses telpas varētu piekarst, tāpēc logiem var ierīkot slēģus vai žalūzijas. Telpu apēnošanai vasaras mēnešos noder arī lapu koki, kas savukārt ziemā ļauj saulē sildīt telpas. Galveno ieeju jāizbūvē aizvēja pusē. Virs mājas ieejas nepieciešams vismaz jumtiņš. Taču daudz labāk, ja pie ieejas ir vējtveris vai veranda. Aizvien populārāka kļūst atjaunojamo energoresursu ieguve un izmantošana privātmājās. Siltā ūdens sagatavošanai, baseinu un telpu piesildei var izmantot saules kolektorus, siltumsūkņus un pat nelielus vēja ģeneratorus. Tos pašus plānošanas principus, ko ievērojam veidojot savu māju un teritoriju, var izmantot arī plānojot lielākas teritorijas, kopienas, ciemus un atsevišķus pilsētu rajonus. Papildus klāt nāk kopējā infrastruktūra. Enerģiju un vidi taupošas kopienas, jeb ekociemata infrastruktūra, sevī ietver optimāli organizētu ielu tīklu un sabiedrisko objektu izvietojumu. Ar kājām vai velosipēdu sasniedzamas ikdienā nepieciešamās iestādes, darba vieta, skola vai bērnu dārzs, atpūtas vietas. Ēku un apstādījumu veidošanai izmanto ekoloģiskā dizaina paņēmienus.
Ideālā variantā ciematam būtu jānodrošina sevi un racionāli jāizmanto ikdienā nepieciešamie resursi, piemēram, elektro, siltumenerģija un pārtika. Tas samazinātu CO2 emisijas daudzumu, kas rodas piegādājot šos resursus no attālākām vietām. Tāpēc arvien biežāk pasaulē var ieraudzīt ekociematus, kuru tuvumā tiek iegūta enerģija no atjaunojamiem energoresursiem vai pārtikai nepieciešamie produkti. Plānojot ražošanas vai lauksaimniecības objektus tuvu dzīvojamajai teritorijai, svarīgi tos nenovietot valdošo vēju pusē attiecībā pret ciematu. Papildus aizsardzībai pret smakām, trokšņiem un citu piesārņojumu nepieciešams izveidot arī aizsargstādījumu joslu. Ekociemats Trenči Latvijā veidots pēc vairākiem ekociemata plānošanas principiem. Tajā ir pārdomāts ēku novietojums gruntsgabalos atkarībā no debespusēm. Ēku apdarē izmantots koks, veidoti zaļie jumti. Uz vairāku ēku jumtiem izvietoti saules kolektori. Viena no spilgtākajiem ekodizaina piemēriem ir Hundentvasera ēkas un ēku kompleksi Austrijā. Grandiozais komplekss ar viesnīcām, spa un sporta centriem veidots izmantojot zaļos jumtus, kas ļauj taupīt enerģiju. Pilsētas ir vienas no lielākajām CO2 emisijas veidotājām. Kopējo emisijas apjomu veido gan transports un preču piegāde, gan ražošana, gan mājokļu un cilvēku dzīves stils. Kā sekas tam ir dažādu siltumnīca efekta gāzu koncentrēšanās virs pilsētām, veidojot tādu kā kupolu. Pasliktinās gaisa kvalitāte un veidojas nepatīkams mikroklimats. Tāpēc liela nozīme ir pilsētas plānošanai dažādos līmeņos, gan reģionālā, gan lokālā, jeb atsevišķu mikrorajonu līmenī. Jo pilsēta ir kompaktāka, jo mazāk ir tās ietekme uz apkārtējo vidi. Pasaulē izstrādāti vairāki plāni ar domu neļaut pilsētām izplesties bezgalīgi, bet palikt maksimāli kompaktām. Arī dzīvojamā apbūve pilsētās jāveido kompakti, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Veikali, skolas, bērnu dārzi jāplāno tuvu apdzīvotām vietām, lai mazāk būtu jālieto automašīnas. Transports pilsētā ir viens no lielākajiem CO2 emisijas veidotājiem, tāpēc svarīgi ir pareizi plānot ielu tīklu un satiksmes plūsmu. Lai veicinātu iedzīvotāju pārvietošanos ar velosipēdiem, ir jāplāno droši no autoceļa nodalīti veloceliņi, kas savieno pilsētas dažādus objektus. Sabiedriskais transports var ietilpināt lielāku pasažieru skaitu nekā vieglā automašīna, tāpēc pilsētās tā attīstība būtu jāveicina. Ir vairākas pilsētas, kas izmanto park and ride sistēmu, kas ļauj atstāt savu automašīnu stāvvietā un tālāk uz pilsētas centru doties ar autobusu, tramvaju vai vilcienu. Vietās, kur intensīva satiksme pāršķeļ dabas teritorijas, iespējams veidot zaļos tiltus vai autotrasi veidot zem zemes, virszemes platības atstājot parku izveidei. Jo tieši pilsētas veģetācijai, apstādījumiem un piepilsētas mežiem, kā arī ūdens tilpnēm, ir liela nozīme CO2 mazināšanā un labvēlīga mikroklimata veidošanā. Starp atsevišķiem apbūves blokiem jāveido zaļie koridori, kas darbojas kā ekoloģiskā sasaiste pilsētā, un tos iespējams izmantot arī cilvēku atpūtei. Tiek meklēti risinājumi, kā racionāli ražot enerģiju un samazināt CO2 emisiju pat vienas ēkas ietvaros. Tā, piemēram, Bahreinā uzbūvēta ēka ar vēja turbīnām, kas pati spēj saražot sev nepieciešamo elektroenerģiju. Bet šī ir ekoloģiskā māja Miami, Floridā, kas apgādāta ar saules paneļiem, vietējām vēja turbīnām, un tai ir ļoti efektīva konstrukcija.